Dolaşımız değil. Och, die labs kukainītes. Labs, jā. Tas ir skaistos. 17. Kap. Torpedo. Divas duplets. Man arī tas.
Karoči, īstās, kad 6. sektors rītīgi devis rūguņus vaļā. Te līnijās, tur sanāk karoči sektors. Un dārgumi uzkarināti. Ko vēl dārgumi? Pasties, kas tik tur nav, inlines. Visādi labumi līnijās iesēdināti. Mūsu bāze. Nezinu, par ko lai sāk. Sveiciens skatītājiem. Mūsu Dideles sesija iet uz beigām. Bijām no pirmdienas 6 vakarā, principā kāds tik iemests līdz šodienas 2 mums ir jāizvācās. Un te Jens lēnā garā krāmēja mantas, dotajā brīdī pulkstenis kaut kādi 11, varbūt bišķi pāri. Iepriekšējā epizodē noteikti redzējāt, ka taisījos, teiksim tā, jau uzņemt tā kā galā noslēguma video. Un tieši aizgāja paravos sope, skaisti smukā 20 kg karpiņa. Runājot par dīķi, dīķis ļoti iespaidīgs, izmēri te lieli. Pārsitu savus personīgos rekordus vairākas reizes. Pa lielam tagad man ir jauns personal best, kā tautā saka, 27 kg karpa. Un store 17 kg. Samu neiznevās piemānīt šitajā laika posmā, un platpieri arī neizdevās. Strādāju boilīla bēsmu, stien bija paņēmis megalodonu. Principā megalodons, varjonka, piliks. Protams, spodmiksam klāt kaņepe un rieksts un pelets. Gan parastās, gan tumšās eļainās. Pirmajā dienā, zinot to, ka iepriekšējās dienas te bija gonka, pagājušajā nedēļā it kā nebarojam. Vienkārši ar stikiem, tur varbūt bišķi uzkubroju, pilikus pa virsu un pastīties. Vakarā nebija laikam nekā. Jā, no rīta bija pirmā atsauce ar breksīti 1,5 kilogramu un tad uzreiz nākamā copa bija jau personal best, jau bija 27 kilo karpiņu, kas man pašu nošokēja. Dzīvē tādu ieraudzīt pirmo reizi bija diezgan interesanti un cīņas te ar viņām arī sparīgas ir. Pa lielam pārējais viss tas posms gāja tīri ok. Un pārējais posms bija ok. Pirmajā dienā bija tukšā cope viena, 7:30 vakarā. Pēc stundas kā iemetos, teiksim tā. Pēc tam nākamā dienā tā kā baidoties kaut ko bišķiņu, lai nepārforsēju, baidījos tā kā uzbarot, bet pakonsultējoties ar cilvēku, kas te ir bijis, ar Artūru, jā. Viņš man pateica, lai es nebaidos, ka te ir jābaro, jo te dzīvo ļoti lieli monstri.
Te lielākais sams ir 60 kg, ja nemaldos, un lielākā karpa laikam bija 33. Storis nepateikšu, ar pāri, pa 20 laikam bija. Nu, te ir lielas zivtiņas. Darba distance diezgan, maza. Dotajā brīdī strādāja 52 līdz 54 metri tādā attālumā. No dīķim ar tāmēr šaujot no Rotpoda līdz pretējām krastam ir 140 metri apmēram. Zivs blīvums ir ļoti liels. Jā, Dideles zivs ezerā, jā. Te siltā laikā varēja smuki redzēt, kā viņas staigā pa virsu. Es domāju, gan jau, ka jūs arī pamanījāt video, kā mums tas viss gāja raiti. Smalkumos pateikt, jā, pirmajā dienā mums bija tā viena tukšā copīte, tad 9. datumā, 9. datums mums bija 1, 2, 3 copes. Tad, kad mēs baidījāmies barot, un tad pēc tam pateica, ka mums ir jābaro, jo atnāks uz točku sams un lielie, un viņi reāli, visu tev noēdīs, ja tev tur būs bišķi. Un tad 10. datumā mums bija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 copes. Principā 8 copes uzreiz dabujām, var teikt tā, kad iepriekšējā vakarā uzbarojām zivi, dabujām piesaistīt uz točku, jau pirmās divas naktis bija klusums pa nakti, vispār neviena copa nebija. Bija tikai moments uz vakaru, un vēlākā pēdējā copa bija 11 naktī. 11. datumā, jā, tad mums bija jau 2, 4, 6 copes, arī jau vienā momentā duplets pat aizgāja. Tas bija, kamēr viena zivtiņa taisīja bildes, tikmēr jau aizgāja nākamais kāds. Tas nozīmē to, ka zivtiņas ļoti labi atsaucās uz barības punktu. Un viss saprotams ir tas, kad ir darīts pareizi. Un šodien jau ir 2 naktī bijusi zivs, 4 no rīta bijusi zivs, tad ir bijusi 6 zivs, un tad ir teiksim tā, 9:45, 10:40. Principā ik pēc stundas, teiksim tā, copē. Kopējais svars par šitām, tā sanāk, par šitām 4 sutkām, teiksim tā, kopējais svars dotajā brīdī ir salasīts 247,8 kg. Vidējais svars zivī ir, 12-13 kg, ņemot kopsumā, jo, mazākais man ir viens amūrs 9 un viena karpa, kas ir 7,5. Viss, arī amūrs 7,5. Mazākā karpa man ir 8 kg, lielākā 27 un tagad 21,6. Ēsmas, uz ko strādāju no Bailī laba. Viņi man pagājušajā gadā iedevā testam, vairākiem droši vien iedeva patestēt. Saucamais, tagad laikam viņš saucās Armagedons. Un principā ar laša cepurīt arī no Bailī laba. Viņiem bija tādi popiņi smuki, tādā laša krāsā, ļoti smuki strādāja. Tas bija tās atkosts, uz ko ņēmu uz nakti, tīri uz riekstu vēl mēģināju. Protams, mans bigfish paņēma uz duģiku, uz aso, bet varbūt principā tur ir tā, ja zivs ir točkā, tad varētu būt, ka viņi tur ēd visu. Jo grunts tie, kas ir bijuši kintajā, te ir tāda pati, viņi ir gaiša un dūņaina, visa. Pa lielam, paldies, ka nostījāties, kā tika aizvadīta šitā sesija. Sorry, kad neko daudz nestāstīju, ko daru, kā daru, tāpēc, kad, bija bišķi noņemšanās un arī gribējās bišķi tā kā vairāk pamierīgo. Tā kā, mēģināšu varbūt šogad atkārtot, atbraukt uz tejienu, jo gribas tagad jāsit personāli best, un sams nav dabūts, gribu samu dabūt, un platpīras karpu gribu dabūt. Cerams, ka, ja sanāks, tad šogad vēl izraušos, varbūt atskriet uz tejienu. Pa dīķi esmu pats pirmo reizi šitajā neesmu nekad bijis. Noteikumi te ļoti strikti, zivi pa nakti turēt nedrīkst. Uzglabājumam maisā, ja tu gribi nobildēt, tikai saimnieku atļauj. Zigrigu te makšķerēt nedrīkst. Te ir tikai jāsma no grunts, pa lielam, nekas vairāk. Un tā kā kintajā, jābūt ir obligāti monošokam
rītais šoks, cik es sapratu, nedrīkst būt. Nu, jo man tā noinformēja, līdz ar to es arī tam sagatavojos. Ot. Teiksim tā, nu pa lielam jā, tagad vāksimies lēnām nost. Vēl viens faktors. Vakar mums šausmīgi sagriezās laiks no pirmdienas, no otrdienas uz trešdienu. Laiks bija daudz maz līdzīgs, saulains, vienmērīgs, jā. Un no otrdienas uz trešdienu bija vienmērīgs, jā. Nu, principā, pirmdiena, otrdiena, trešdiena bija laiks tīri tā ok. Un vakar, ceturtdien bija laiks, nu, tāds, kad visu laiku pūta vējš, uznāca lietus, vēl negaisi te krita virsū un ziltiņa aizpūta vispār uz citu stūri projām, un līdz ar to viņa pilnīgi nenāca. Vakar pilnīgi pa dienu bija klusums, neko nevarēja vispār dabūt. Es no savu mērķi neatkāpu, kopsumā centos dienā izbarot, masīvbaita spaiņi, tie, kas zina, kas karpa copmaņi, tie, kas zina, apmēram pusotru līdz 2 dienā. Principā es izbaroju, teiksim, tā otrdien tā kā nomarinēju, otrdien es nomarinēju, un trešdien es jau, var teikt, jau no rīta jau sāku barot ar lielo kvantumu, mēģināju ātri iedot to daudzumu iekšā, un tas sāk jau piesaistīt dzīvi, jo bija 11, 2, 3, te var redzēt, jau 12 mēs sabarojām, tā bija 2, 3, 4, 6, 8, 9 un 11. Viss ļoti regulāri aizgāja. Un tā arī noturējāmies visu to, ka copa nebija. Zivs atsaucība vakar nebija, dēļ tā laikapstākļiem, es tā domāju. Un dēļ tā arī mēs paņēmām, neatkāpāmies no tās taktikas, kad, ir jābaro tāpatās, jo pastāv iespēja, ka tur ir atnācis Sams un viņš visu to vienkārši novērt. Tagad tā, jā, paldies vēlreiz, kad skatījāties video. Ja ir interesanti, piesakojiet, kaut kad mēģināšu vēl kāds video ielikt. Nelieku tik bieži, tagad ilga pauze bijusi. Kaut kā tā, te jau tiekās pie ūdeņiem. Čau, atā!